apkārt. Beidzot esmu nobriedis kaut kam esmu ilgi briedis, ja tā var teikt. Esmu nolēmis paturpināt seriālu 7 dienas Eiropā. Tikai mazliet savādākā formātā. Iepriekš bija pa kādai bildītei katru dienu. Esmu nolēmis varbūt var mēģināt kaut ko uzveidot pa mazai pļāpiņai katru dienu. Visi jau zinām par tiem pirmajiem kucēniem, tad jau redzēs, kādi viņi te sanāks. Saprotu, ka lielākoties tāpat kā blogu, tāpat kā arī šeit, varbūt lasa un skatās vairāk tie, kas paši nebrauc, varbūt tie, kas ir palikuši mājās, vai tie, kas fano par braukšanu, vai tie, kas plāno kādreiz braukt. Saprotu arī, ka YouTube jau ir pilns ar visādiem šādiem te filmējumiem, bet mans mērķis nav iekarot nezinu kādu YouTube popularitāti vai vēl kaut ko. Vienkārši kaut kā ar to rakstīšanu pēdējā laikā nesokas. Tad padomāju, varbūt pļāpāt būs vieglāk nekā rakstīt. Interesanti tas, ka jocīgi varbūt tas, ka kaut kā visu laiku nevaru iesākties ar to pafilmēšanu, šodien arī. Sataisījos filmēt un statīviņš salūza. Jocīgi. Vai kāds negrib, lai es filmēju, vai kas tas ir, grūti pateikt. Tāpēc šobrīd filmēju turot rokā telefonu. Jāsaka, gan te pēc remontiem ceļš diezgan labs, varbūt pārāk daudz nekratīsies. Ir vēl dažas idejas, ko varētu uzfilmēt un parādīt. Gan veci ieteikumi, gan paša domas, bet par to kaut kad varbūt vēlāk. Šobrīd eksperimentā sākšu ar maziem gabaliņiem no katras dienas. Tad jau, kā tur sanāks, tad jutīs. Tad ķeramies pie tēmas. Šodien ir pirmdiena. Kāds te bija datums? Labi, skaidrs. Šodien ir pirmdiena. Sākam darba nedēļu. No rīta izbraucu no mājas. Šobrīd pulkstens ir nedaudz pāri 12. Esmu garām Paņevēžai. No Paņevēžas līdz Rāmigalai te iet ceļa remonts, bet, lielie traucējumi jau ir beigušies. Viens luksofors bija sākumā. Laiks jauks. Ārā rāda 12 grādi plusā. Kā redzam, ir lieli mākoņi, bet pārsvarā spīd saulīte un karsē pa logu diezgan labi. Izbraucot no mājas rādīja no rīta +6. Pa nakti bija līs, ceļi bija ļoti pielijuši. Šeit jau tas viss ir nopūsts. Ieslībi vējiņš, tāds nevisai labs, tas tikai palielina degvielas patēriņu, bet ko darīt, neko. Pretī dabai mēs esam bezspēcīgi. Kaut kā tā. Baigi gari pagaidām te nerunāšos, redzēs, kas no tā visa sanāks. Ja kaut kādi ieteikumi, aizrādījumi, vēl kādas domas, būšu priecīgs izlasīt, uzzināt, ka
Katrā gadījumā varat rakstīt droši. Nu, apmēram tā šodienai. Jauku jums dienu!